Vācieši un krievi nolēma sadalīt šo zemi. Stop. Vācieši uzbrukā. Vācieši uzbrukā. Vācieši, Nu jā. tad paskatiet, pagaidi, krievi. Kas tad? Kur tad to Molotovu noslēdza? Pagaidi, valdība, ko Un man sarunā. tēvs karoja pret vācieti un gaidīja vācieti 41. gadā. Tā vietī. Par tādām runāšanām braukt uz Maskavu dabūs. Gaidīja un atnāca krievi un 7 gadi Sibrijā. Tu ziniesi viss Sibrijā. Ko? Savukārt Doma laukuma pretējā stūrī, norobežotā laukumā vairāki desmiti cilvēku protestēja pret viņuprāt leģionāru dienā notiekošo nacisma slavināšanu. Atbrīvot lūdzu brīvuma laukumu. Doma laukuma brīvu. Atbrīvojamies laukumu. Savu pasākumu pie Bastēkalna rīkoja arī apvienība pret nacismu, tajā pulcējās aptuveni 50 cilvēku. Tā kā viņiem ar tiesas lēmumu bija atļauts pusstundu lietot skaļruņus, leģionāri savu tradicionālo gājienu no Doma baznīcas uz Brīvības pieminekli šoreiz sāka vēlāk, kad viņu pretinieku skaļās uzrunas jau bija beigušās. Gājienu mēģināja iztraucēt vien pāris protestētāju svilpieni. Leģionāra atceres pasākumu dalībniekus šogad nav kavējis nekas, nedz laika apstākļi, nedz sabiedrības dažādie uzskati. Gājienu dalībnieki ir tikuši līdz Brīvības piemineklim, kur caur karogu vainagu noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa. Gājienam virzoties caur karogu aleju, vienā pusē atskanēja aplausi, bet otrā saukļi krievu valodā. Gājiena pirmajās rindās bija leģionāri un viņu tuvinieki, aiz viņiem vairāki politiķi. Primārais mērķis šajā gadā, ka vecie karavīri un viņu atbalstītāji mierīgi nolikt ziedus, tas ir izpildīts. Šis pasākums šodien maksāja ministra amatu. Jā, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi jums? Paldies, es esmu visu pateicis par šo jautājumu. Šogad pretējo viedokļu paudēji bija gan Adalīti ar žogiem, gan policijas dzīvo ķēdi, tāpēc sadursmes nav notikušas. Vairākus pārlieku iekarsušos policija aizturēja, taču Rīgā kopumā 16. marta pasākumi aizvadīti mierīgi. Uldis Jaunzemis, Aivars Baltmans, Gunts Feldmans, LRT. To, ka šī gada 16. marts aizvadīts necer